esmu pagājis, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Atriskrējošās laimes stundas un gaidu minūtes garās. Pulvari rudens, liesmā un dubļaini pavasari. Pēc kara plānā maize un vēlākais eci gribi. Ilgas pēc klāstiem un pati mīlestība. Ja man viss tas pieder, tad kāpēc tomēr liekas, ka labāk ir citur? Daudzi pamet savus tēvu mājas, meklē laimi pilsētā. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka meklē vieglāku maizi, bet varbūt saldāku. Kur citur, ja ne laukos, to var atrast tik garšīgu, brūni izceptu, ar pielipušu kļavas lapu apakšā. Tā kā cerbuļmātei. Viņai jau 60. rudens, 2 dēli, Ints un Tālis. Kādi bija agrie rīti un kādi tie vakari, ja rokas tapušas tagad raupjas kā upes kārkli. Laika ratam pielicis savas rokas arī cerbuļu tēvs. Agrāk viņš te vadīja nelielu kolhozu. 1945. gada rudenī Lomas pagastā tika nodibināta Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība. Toreiz pagastā ļoti daudz bija bezsaimnieku zemes, pārējo zemi apstrādāja privātās saimniecības. Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība galvenokārt centās apstrādāt bezsaimnieku zemes. Bet to bija ļoti grūti izdarīt, tāpēc 1948. gadā tika nodibināta kolhoza Sarkanā zvaigzne. 1949. gada pavasarī nodibināja kolhoza Sējējs un Arājs. 1950. gada vasarā visi 3 šiem kolhoziem apvienojoties radās tagadējā Sarkanā zvaigzne. Pirmie aktīvākie kolhoznieki bija arī krūmiņi. Pirmās grūtības jau bija, kas bija stipri sajūtamas, tas bija, kad speciālistu kadru trūkums bija. Nebija ne zootehniķi, ne agronomu. Un vispār cilvēki jau, kas norganizēties kolhozā, aizgāja speciālistu darbos, un līdz ar to pietrūka arī darba roku uz laukiem. Un otras grūtības, kuras varētu pieminēt, tas bija tehnikas trūkums. Mums kolhozā tik bija viena automašīna un traktori jau nebija neviena. Viss bija jādara ar rokām. Pa priekš kāds šaubījās, vēlāk jau viss piekrita, ka saimniekot ir kopīgi labāk nekā katram atsevišķi. Bet jaunieši, kādi viņi ir šodien? Bieži par to domā arī krūmiņu māte. Man ir 5 bērni, 2 meitas, 3 dēli ir. Strādā visi kolhozā, strādāja visi kolhozā. Tagad meitas jau tepat dzīvo kolhozā. Dēli 2 ir armijā, 3 iet profesionāli tehniskā skolā. Arī, ka nāk no skolas, strādā tepat kolhozā. Mazbērni, arī liels bars jau, 8.
Nu, arī jau visi tepat vien paliks, varbūt, ka var jau būt kā taisies, kur citur, bet cerēsim, ka nu visi paliks, varbūt kolkuznieki būs jaunie. Mums vien jaunieši nepaiet dzīvē ar vajadzīgo nopietnību. Viņi pārāk vieglprātīgi skatās uz dzīvi, jo viņu bērnība ir bijusi bezrūpīga. Un augstskolās nemācās daudz jaunieši tāpēc, kad viņi uz laukiem strādājot vienkārši darbu var nopelnīt daudz vairāk. Bet tā gribētos, lai viņi vēl mācītos, jo tagad ir visas iespējas iegūt izglītību. Jānim Kopštālam nebija tādas iespējas. Vajadzēja sēt, vajadzēja art. Un arī tagad, 80 gadu vecumā, viņš vēl nedomā par atpūtu. Esmu Aris no 52. gada. Būs jau 20 gadi. Katru gadu apmēram no 4 līdz 500 hektāru. Tāpat akmeņus esmu vilcis, kokus, purvā gāzu šārā ir. Jāsaka, saimniecībā visādi darbi nākuši priekšā ir. Laiks katram seju izvago kā plaukstu. Tas notiek klusām, lēnām pamazām, un tāpēc arī cilvēks paliek rāms. Pirtiņa tūlīt būs godam sakurināta, bet Jānim Deksnim iekšā vēl nemiers. Dievs pastāv jaunieši mums. Es nezinu, kādas kolhozos var dzīvot, kā viņš var izturēt, vai visos kolhozos tāpat nesenāk dzēra lamājas pretī. Bet es drīkst tie veci pretī runāt. Ja parunāt tagad. Jā. Kas te vainīgs, es nezinu. Manā laikā nebija tā. Vecāks teica, tad bija jāizpilda. Iespējamo, ne? Neiespējamo. Kolhoza pastāvēšanas laikā daudz jaunieši gājuši mācīties, taču vienmēr visi atgriezušies atpakaļ dzimtajā kolhozā. Atgriezās kolhozā arī Harijs. Es atnācu no pilsētā, strādāju Valkā. Tur nebija tāda atmaksa. Līdz 100 tika apmēram. Bet šeit ir vairāk, te ir 140. Tur dzīves apstākļi nebija tādi. Te es esmu audzis un dzīves, kā saka. Būtu jau mašīnas bijušas, būtu tūpnāts. Kolhozā par labu darbu labi maksā. Varbūt taisni tagad mēs saņemam atpakaļ to sūro daļu, tās asinis un sviedrus, ar ko piesūkusies zeme jau no tēvu laikiem. Nemaz tik sen, kad par vienu izstrādes dienu kolhozā maksāja 20 kapeikas. Tagad jau par padarīto maksā. Traktoris slēp ap 200 pāri pa 200 nopelnī pa mēnesi. Maksā labi.
Bet Induli tik sen mehānika neaizrauj. Viņš mācās profesionāli tehniskajā skolā par šoferi traktoristu. Tagad laukiem vajadzīgi speciālisti. Daudz speciālistu. Jau 5 gadus Ļuba strādā par vecāko slaucēju. Darbs fermās ir grūts, bet iešana uz pilsētu man nav nekad nākus prātā, jo es dzimusi laukos un man ļoti patīk lauki. Pēc 8-gadīgās skolas es pabeidzu profesionālu tehnisko skolu par fermu brigadieri, un šis darbs man patīk. Valentīna tagad strādā noliktavā. Agrāk strādāju fermā. Fermā darbs nepatika, jo bija maz brīva laika. Gribētos, lai mums kolhozā visiem būtu 8 stundas darba laiks un pusdienas pārtraukums, kā arī brīvdienas regulāri saņemtu visi. Ar Valiju parunāties mums neizdevās, bet vērpjamo ratiņu pilsētā arī laikam nav. Raitas darba lauks ir visās fermās. Pilsētā es laikam nemaz nedzīvotu, jo te es esmu uzaugus un te pagājusi mana bērnība. Visi cilvēki iepazīti, darbs man patīk, kolhozs arī ir labs. Es domāju, ka citur es nekad nestrādātu. Kamēr lielie vīri mēģina izpīpēt, kur tā īstā vaina, mazajiem ir pilnīgi skaidrs, kas jādara. Baiba šeit strādā par audzinātāju. Bērndārzā man patīk strādāt. Strādāju 3. gadu. Mūsu bērndārs ir viens no labākajiem bērndārziem Republikā. Pagājušā gadā kolhozs mērogā mūsu bērndārs ieņēma Visavienībā 1. vietu. Kolhozs bērndārzos ir strādāt labāk, jo mēs no kolhoza saņemam vairāk līdzekļus, kā to saņem pilsētas bērni. Tomēr savas priekšrocības ir arī pilsētas bērnu dārzā strādāt, jo tur bērni sadalīti pa grupām un ir vieglāk strādāt, kā tas ir jauktajā grupā. Jūs gribētu dzīvot pilsētā? Es domāju, ka nē. Tāpēc, kad šeit kolhozā ir pierast savi cilvēki, savas intereses, bet kā tas būtu pilsētā, nezinu.
lido stārķi biežāk pāri Latvijas sētām. Ne jau velti tevi izsenis sauc par svēteli, ienes tajās sētās svētumu, bērnu kliedziens paģērošas un to svinīgo brīdienes, kad rads pierada rauguļos pošas. Un vēl to lielo rūpi daudz bērnu pusdienu galdam. Ar to rūpi mēro zemes melnumu un ražana mūža baltumu. Kas viņus sagaida, šos varbūt topošos ziedus? Laikmetā ātrais skrējiens aizraus viņus līdz kā virpulis. Pēc pāris gadu desmitiem viņiem būs citas prasības un citādas intereses. Vai skaista sadzīve ar tādām pat ērtībām kā pilsētā ienāks laukos tikai rītdien? Nē, sarkanajā zvaigznē jau šodien. Stadiona, Somu pirts, bāra un estrādes būvdarbus vada Andrejs Lauris. Pavasarī diezgan slikti, jo lielākoties visi cilvēki jau iet uz lauku. Sienu laiks sējā un visur tā kā iziet uz laukas. Iznāk tikai, ka ziemā jāsāk strādāt, otrs darba laiks. Katrs materiāls jādabūna pašam jau lielākoties. Vai jūs labāk negribētu dzīvot pilsētā? Pilsētā jau dzīvoja visu laiku, zinu, kā tur ir un kā šeit. Bet kas nepatīk? Visur jau ir grūtības, tāpat reiz visu nevar arī dabūt gatavu. Izskatās, ka ies uz labo pusi.
manā zemē, mūsu kolhozā, tik daudz manas mātes darba ielikts. Mana tēva sviedri izliets, ka mana piederība šejienei nemaz nevar nebūt. Jo viss, kas man apkārt, taču cilvēka roku radīts. Kā gan var to nemīlēt, necienīt, pamest visu to? Ints kolhozā strādā par šoferi, bet mūzika tā esot pavisam cita pasaule. Ar to pašdarbību jau vesela klapata. Tur jau tā ir, kad iesāk, tad vairs nav brīvas laika nemaz. Dziedāšana, spēlēšana, teātri, gudro, dancošana. Katru vakaru. Viņa pietrūkst jau. Nedēļā tik daudz dienu neiznāk. Kolhozs parliec, kad viņš ir labs un spēcīgs. Ja, piemēram, būtu man jāizvēlās, jāizkā citu kolhozu, es labprāt neietu. Darbs taču ir tas, kas piepilda mūsu dzīvi, dod tai jēgu un saturu. Agronoms Kaupe, īstais zemes saimnieks. Viņš varētu pastāstīt, ka kolhozs Sarkanā zvaigzne ir neliels. Izvietojies uz 4000 hektāriem zemes. Kolhoznieku tā ap 200 cilvēku. Brigāžu laiks nu jau vairākus gadus kā beidzies. Tagad visu ražošanu veids 2 iecirkņi. Katram iecirknim ir savs ražošanas plāns, un katra rīcībā atrodas nepieciešama tehnika.
Varbūt vēl dažus skaitļus no pēdējo gadu bilances. Vidējās graudaugu ražas 25–30 centneri. Vidējais izlaukums pāri par 3100 kg. Lobarības sakņu ražas 450–500 centneri. Nepatiku un grūtības sagādājot tie darbi, kas jāveic ar rokām. Bet kartupeļu novākšanas kombains būšot tikai nākošgad. Pēc kolhoza vadības domām nepieciešams divkāršot piena lopu skaitu. Daudz plašāk izvērst kapitālo celtniecību, būvēt lielas kompleksi mehanizētas fermas. Bet trūkst minerālu mēslu. Maz darba roku. Jāatrisina arī iedzīvotāju pārvietošana uz labiekārtotu ciematu. Šodien mēs esam sapulcējušies savos ražu svētkos. Bet ne jau novāktie centneri un ne jau izslauktās tonnas ir tas, ar ko varētu raksturot kolhozu sarkanā zvaigzne. Daudz svarīgākas liekas tieši rūpes par cilvēkiem. Vispirms rūpes par ikviena kolhoznieka labklājību. Atsaucība jaunatnei un viņu interesēm. Liels nopelns tur kolhoza priekšsēdētājam Imantam Bērziņam. Mūsu saimniecībā tas ir raksturīgi, ka uz katru soļu sastopam jauniešu. Tāpēc kolhoza valdē un pārējām sabiedriskām organizācijām daudz jādomā, lai jauniešiem būtu, kur nodarboties brīvajā laikā. Jaunieši paši radīja ezeru, aizprostojot Mutulītes upi. Top sporta bāzes komplekss. Un tagad nodosim eksploatācijā Somu pirti estrādi. Mūsu jaunieši ir atsaucīgi, ar lielu darbu mīlestību. Viņi ir labi sportisti, aktīvi pašdarbnieki. Tie ir viņi, kas iznes vislielāko darba smagumu gan pavasara sējas laikā, gan ražas noaugšanas laikā rudenī. plānāks mans maizsrieciens kļūtu, ja iemierot mūsu prieku, daudz skūpāk tu kļūtu. Nekad pret vieglām dienām es tevi nemainītu, tāpat kā māti savu
sirds nemaina pret citu. Tāpat kā mīlestībā nav jāšaubās, kur palikt. Es nevarētu dzīvot bez tevis citā malā. Es nevarētu iztikt bez tavas mīkstās sunas. Sauc pēc pārtapšanas, graudi māla pītēs, zeme atritina zaļu viļņu jūru, aizvierš tālāk apvāršņus un ceļus, pienāk tuvāk tavai sirdī. Sauc pēc pārtapšanas mīkla maize sabrā, krāsns karstā dvaša kāro mīlestības. Aizsāk jaunas maizes mūžu, spēka mūžu, vēlreiz mīlestībā. Sauc pēc pārtapšanas sakrupuši sliekšņi, nometot no pleciem vienvasaru sapņus, sadzird 100 gadu aizdunošos soļus, sadzird atnākošos, klauvējot pie vārtiem. Aiz audzes audze veidos stipras dzimtas šajā savdabīgajā saimniecībā. Daudz bērnu ģimenes, te gandrīz vairāk raksturīgas nekā augstie ražošanas rādītāji. Kur kāzas, tur arī bērni, tā mēdz teikt šajā Vidzemes pusē. Un tā iznācis arī Krūmiņu ģimenē, kurā Indulis ir 3. dēls. Pēc apkas profesionāla tehniskās skolas beigšanas atkal atgriezos atpakaļ mūsu kolhozā. Tagad strādāju par traktoristu un kombainieru. Diez ko, vairāk nevaru pastāstīt par sevi patreiz. Nekas tāds jau nav noticis. Nāks laiks, nāks padoms. Mana māte visu mūžu strādājusi par slaucēju. Viņa allaž bijusi labāko vidū. Tagad pēc aiziešanas pensijā viņai jārūpējās par saviem mazbērniem. Tēvs visu mūžu bija skalējis. Viņš ir arī viens no kolhoza dibinātājiem. Tagad tēvs nolēms par kalēju izmācīt man vidējo brāli. Tā viņi dzīvoja. Mūs neutināja, agri radināja pie darba, un lielākajiem vienmēr bija jāatbild par mazākajiem. Priekšsēdētājs manam vidējam brālim Jančikam, tāpat kā citiem puišiem apsolīja, ka pēc dienesta dos jaunāko tehniku. Nu, un tā viņš kļuva par kombainieri, bet tagad vairāk redzams pa smēdi. Vecākais brālis Māris
ir zāļu sēklu apstrādes punkta vadītājs. Viņš laikam domā, ka ticis pie skaistas sievas, tad ar meitām vēl var pagaidīt. Es vēl gāju pamatskolā, kad abas māsas jau apprecējās. Tagad Raitai ir 3 bērni, no kuriem 2 jau skolnieki. Viņa ir reti saticīgs cilvēks, arī darbsmierīgs, dārzniecībā. Kad kolhozam ievajadzējās vienu riktīgu cilvēku par kleitnieku, priekšsēdētājs nāca sarunāt vecāko māsu Zaigu. Viņa ar Jānu tagad audzē jau 6 bērnus. Uzskata, ka lielai ģimenei ir arī liels spēks. Jāguļ pēc saules un pirms saules jāceļas. Tam, kas nav piedzimis, vienīgi mirt. Zemes dēls tik augstu debesīs paceļas, cik tuvu zemē viņš ir. Te, kur pa naktīm kā nošautas miglas krīt, un rasas raudiens uz zemi pil grūts, nolikts ir tā, lai visi var izlasīt, sacīsim, Jēkaba mūžs. Jēkabi, Jāņi, Kriši un Mārtiņi, un visi līdzīgie viņiem mazliet, paliek uz mūžiem, kā atvērti vārtiņi, lai mēs kaut kur varam tikt. Dienā vismelnākā, dienā viszilākā, viņi ar mums kopā smējas un sāp. Cilvēki vispirms uzkāp pats sevī, cilvēkā, pēc tam, kur gribi var kāpt. Vispār var teikt, ka paši kolhozā man daudz kas patīk. Patīk visi lauku darbi, it īpaši tie, kur veicam ar tehnikas palīdzību. Patīk pavasari, jo šķiet, ka katrs no tiem atnāk savādāks. Tad man nemaz neliekās vienmuļi, atkal no jauna ārt un sēt, lai rudenī redzētu, kāda nāks raža. Patīk godi, pēc labi paveikta sūra darba, kā ražas svētki, apkūlības, kombaineru brokastis vai apsējības. Tad jau sevišķi jūtam rūpes un gādību par mums, darba cilvēkiem. Kolhozas dzīvi varētu salīdzināt ar lielu mehānismu, kuru darbu organizē un vada speciālisti. Šajā sarežģītajā mehānismā esam nepieciešami arī mēs, tiešie darītāji. Bez mums tas nebūtu pilnīgs, jo katrs atrodamies savā vietā. Un kā tautā saka, daudz galviņu, daudz padomu. Ir noslēdzies 10. piecgads, 1. gads. Šā gada sākumā mēs pieņēmām lielas socialistiskās saistības lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā, ne jau velti. Tas bija tāpēc, ka mums arī vajadzēja sagaidīt godam mūsu kolhozas 30. gaddienu. Kā mums jau veicies par šo gadu? Es domāju, mūsu galvenais speciālists analizēs tuvāk, nospraudīs perspektīvas tālākai mūsu saimniecības izaugsmē, analizēs sīkāk tieši, kā mums ir gājis šis gads. Pagājušā gadā par triecienu iecirkni alkopībā tika uzskatīta graudu ražošana un lobarības bāzes nostiprināšana. Jāsaka, ka ar šiem jautājumiem visumā saimniecība arī sekmīgi ir tikusi galā. Tā graudu kopiegūda mums ir sasniegta vislielākā pastāvēšanas vēsturē, ir 3229 tonnas, iegūtas arī ražība no hektāra ir vislielākā, 31,1 centners no hektāra. Nesam izpildījuši vēl patreiz linu šķiedru, medu nedaudz pietrūka un ābolus. Jāsaka, arī turpmāk, 77. gadā mūsu galvenais uzdevums būs graudu ražošanas palielināšana. Tāpat liela vērība tiks pievieta kartupeļu ražošanai, ko šogad mums nesevišķi veicās.
izaudzēta bija laba raža, bet nepaspējām viņu novākt. Lielu vērību arī pievērsīsim labbarības bāzes nodrošināšanai, īpaši vasaras periodā. Mūsu iecirkņi arī 76. gadā gluži neveicās tā, kā bija plānots. Mēs plānām parādā palikām kartupeļu ražošanā, lobarības biešķu ražošanā un parādā palikām ar sauso sienu. Kaut gan lupjo lobarību kopumā ieguvām tā, kā bija plānots. Var teikt, ka otrā ražošanas iecirknī ir gūti tādi zināmi panākumi. Ja būtu novākuši ražošanas iecirknī kartupeļus, kas palika, kā arī lobarības saknes saladēļ, ko nenovācām, tad varētu teikt, ka gads būtu noslēdzies samērā diezgan labi. Ja par gada vidu mums gāja šā un tā, it sevišķi liels grūtības bija vasaras mēnešos tieši ar piena izslaukumu, tad var teikt, ka gads ir šajā jomā noslēgts sekmīgi. Vidējais izslaugums no govs ir sasniegts 3245 kg, un salīdzinot ar pagājušo gadu ir gan neliels kāpums, bet tomēr nedaudz 48 kg. Un bruto uzdevumu arī esam izpildījuši. Šeit gribētu pieminēt labākos darītājus, kā mucinieci valdu, kur izslaukusi krietni virs 4000 vidēji no govs, tāpat arī raisku melzu, kur apkopums pirmdienas vidējo izslaukumu ir sasniegusi virs 4000. Arī ar gaļas ražošanu pagājušā gadā ir veicies labi. Uzdevums mums bija 251 tonna, saražojuši esam 303 tonnas. Tad par gaļas valsts uzdevumu izpildi. Mums bija jānodod 390 tonnas saistībās. Tādu skaitli bijām ierakstījuši, izpildījuši esam 442 tonnas. Jeb uzdevums ir izpildīts par 113%. Arī mūsu kolhozā tiek šis jautājums risināts. Pašlaik mums ir iegādāt 3 traktori T150K, un daļai viņi sevi jau ir pierādījuši kā tādas perspektīvas mašīnas. Lielas grūtības šīs tehnikas izmantošanā rada, ka šīm mašīnām nav piemērot piekabes inventāra mūsu apstākļiem. Tas ir, ka mūsu kolhoza lauki ir ļoti akmeņaini. Ražas novākšanā sākam ieviest kombainus ņiva, SK5. Kombaini ir vēl no rūpnīcas tiek saņemti ar daudziem defektiem. Tas ir tāds nepatīkams moments, un to novēršanai vajadzīgi saimniecība mehanizatoriem izlietot daudz darba laika. Attiecībā uz manu darbu ir jāsaka, ka remonti ieilgst. Trūkst rezerves daļu. Vislielākā problēma tomēr ir celtniecība. Pareizāk sakot, celtniecības nepietiekamība. Tas nenozīmē, ka nebūvē. Būvē. Pavisam drīz nodos eksploatācijā kompleksu 424 slaucamām govīm. Kūti 100 sivēnmātēm un zāļu sēklu apstrādes punktu. Turpinās ciemata izveidošana un labiekārtošana. Drīzumā ceram sagaidīt jaunu dzīvojamo ēku un 17 līvānu saliekamās mājas. Kamēr ziedās smarža un granītā vizla vēl, kamēr skaudri dzērves kliedz un eži pukšķi, dzīvot vai mirt mums ir brīva izvēle, tāpat kā sajukt vai nebūt jukušiem. Kamēr zemei barotājai vēl ir piens tesmenī, kamēr zem sirds planētai lava virmo, priecīgu teliņu mēs sevī nesam, čirkainie, plikpaurainie un balti silmojošie. Kamēr vēl lūpas bāla, kamēr vēl vaigi sarkst, kamēr uz jumta vēl ir stārķa perēklis, mēs neesam viendienas laikraksts, bet laika raksts, mūžībā iecirsts hieroglīfs. Tie neies, kas nevar, tie neies, kas nemīl, bet tie, kam ir drosme, ies, jo viņiem patiešām pieder šī zeme, līdz pērkona lietiem nosmējusies.
Šodien mēs atskatāmies uz uzvaras pavadītiem 30 gadiem. Un mums visiem ir prieks, ka mēs šodien kopā šeit ieliekam uzvaras piemiņu akmeni. Nav jau nekāda sevišķā skulptūra, ir akmens, pelēkais akmens, kas ir gadu simtiem bijis uz mūsu tīruma, varbūt pat traucējis mūsu darba ritmu, bet šodien viņš teiks paudz paudzēm, kad, lūk, 1947. gadā tika nodibināts Uzvara. Lai šīs akmens stāsta paudz paudzēm, ka, lūk, šodien pēc 30 gadiem, pēc 300 gadiem šeit, Lomas pagastā, dibinājās viens no pirmajiem kolhoziem republikā. Ar dziļu cieņu sveicam saimniecības veterānus, kuri pirms 30 gadiem lika pamatus pirmajai kolektīvai saimniecībai Valkas apriņķī un visus šos gadus pašaizliedzīgi strādājuši tās izaugsmē. Kolhoza Uzvara kolektīvs daudzus gadus bijis Vaduguns rajona kolhoziem un savā pastāvēšanas laikā guvis lielus panākumus sabiedriskās saimniecības attīstīšanā. Ievērojami paplašinājis ražošanas apjoms, augstāki ir visu nozaru ekonomiskie rādītāji, uzlabojušies kolhoznieku darba un dzīves apstākļi. Izsakam pārliecību, ka savā jubilejas gadā Kolhoza Uzvara kolektīvs vēl enerģiskāk un ar lielāku entuziasmu strādās lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes un darba kvalitātes celšanā, lai sekmīgi īstenotu Padomju Savienības komunistiskās partijas 25. kongresa un 10. piecgadas uzdevumus. Kāds tas bija sākums? 1947. gadā, 13. februārī, 6 zemnieku ģimenes apvienoja savas saimniecības un nodibināja kolhozu, kam deva vārdu Uzvaru. Pirmo kolhozu Ziemeļvidzemē un trešo republikā. Toreiz tā bija uzvara par ienaidnieku, kas vēl slēpās mežos, uzvara par ļaunumu cilvēkos, kas nepazina darba sviedru sūrumu, uzvara katram par savu privātu īpašniecisko es un man. Biedri, lai godinātu kolhozu dibinātājus un visus pārējos kolhozniekus, kas nav šodien pie mums, lūdzu piecelsimies un godināsim ar klusumu brīdi. Mēs esam atnākuši pie pirmā kolhoza Uzvaras dibinātāja Augusta Savieļa kapa, lai izteiktu klusu pateicību viņam par to lielo darbu, ko viņš veicis gan padomju varas nostiprināšanā pēc Lielā Tēvijas kara, gan arī kolhoza organizēšanā, dibināšanā un arī kā pirmais valdes priekšsēdētājs. Jaunā saimniecība bija 100 hektāru liela. Tai piederēja 7 darba zirgi, 7 slaucamas govis un trūcīgs lauksaimniecības inventārs. Vēlāk Lomas pagastā nodibinājās 5 kolhozi – Uzvara, Pamats, Arājs, Sējējs un Sarkanā zvaigzne. Pēc tam, kad šos kolhozus apvienoja, radās tagadējā Uzvara. Tāpēc kolhoza izaugsmi mēs parasti salīdzinām ar ozolu, kuram ir 5 žuburi, un uzskatām to par savu simbolu.
Un atkal nāk rudens. Mēs ticam, ka Indule, Krūmiņu trešo dēlu, nākotnē gaida daudz labu dienu un gadu. Jo zinām, trešajiem tēva dēliem dzīvē vienmēr veicies. Apariet zemi rudenī. Paldies, beidzot esmu uzarts. Skrubiniet, sviliniet, šķērējiet, ecējiet. Viss tiek apvērsts, ieslānīts, ieslāņots slānī. No zemes tu esi nācis, no uzartas zemes. Vienīgais, kas mūs šķir no viņiem, no tiem, kas auž mūsu kokiem saknes, tā ir mūsu redzamā dzīvība, dvaša. Par zemi, paldies, es jau topu, jo tā nav pat tapšana, tā pārtapšana vien. Pārtapšana ar jaunu dzīvību. Varbūt caur 5. dēlu, kā Nulles ģimenē. Mazais Imants piedzima kolhoza dibināšanas gada dienā, tāpēc viņu uzskata par visas saimniecības audžu dēlu. Un kā par audžu dēlu arī rūpēsies no skolas sola līdz kāzu maršam. Daudz bērnu ģimenes kolhozā nav nekas neparasts. Piemēram, kolhoza priekšsēdētāja Imanta Bērziņa ģimenē ir 3 dēli un 3 meitas. Bringuļu 3 paudžu pārstāvji veido lielu dzimtu. Rāciņa ģimenē aug 2 dēli un 4 meitas. Lielas un stipras ģimenes ir tradīcija, kas kolhozā turpinās no audzes audzē. Uzvarā dzimst vismaz 2 tik vairāk bērnu nekā citur mūsu republikā. Mūsu iepriekšējās filmas uzņemšanas laika pagājuši 10 gadi. Induļa Krūmiņa dzīvē ienes būtiskas pārmaiņas, tādas kā sievu Valentīnu un 3 jaunākās Krūmiņa atvases – 2-gadīgo Kristapu, 4-gadīgo Dinu un, kā vecie Krūmiņi teiktu, pirmziemnieku Ingu. Kā atceraties, tad tieši kolhoza dibināšanas 30. gadskārtā pasaulē nāca Andreja Nulles un Ievas jaunākais dēlēns Imants, nosaukts par godu toreiziem kolhoza priekšsēdētājam Imantam Bērziņam. Šoruden mazais Imants ir ceļā uz 3. klasi. Kalni, biežiem lejas, rūciem kalni, biežiem
Balodis nācis no 4 bērnu ģimenes, kurai bija lemts iepazīt daudzus grūtumus. Kā stalts puisis armijas drēbēs pēckara gados, viņš atsāka darba gaitas tepat savā dzimtajā pusē, Velnegala laukos. Jauno brigadieri arī šodien atceras ziemā kamanās, bet pārējos gadu laikos aizvien tikai kājām vai uz divriteņa. Vēlāk, tajos gados, kad apvienojās sarkanā zvaigzne ar uzvaru, sūrā darbā krātā pieredze pārta piecirkņa agronoma rūpēs. Pēc tam gluži nemanot paskrēja vēl 20 darba gadi, un laik visos darba svētkos tika cildināts Viļa Baloža veikums. Un pienāca tā diena, kad viss līdz šim paveiktais sasummējās kopā vienā apaļā 60 gadu jubilejā. Lācīšu mājas būvēts pakalnā, bet lejā caur pļavām aizlīkumo upīte. Pēdējos gados Rāms Miers ienācis mājās. Abas vecākās meitas, Mārīte un Sarmīte, aprecējušās, un tepat vien arī strādā, bet ne jau nu katru dienu iznāk saciemoties. Jaunākais dēls Vilnis šobrīd dienestā, un tikai pievakarēs, kad no maizes ceptuves pārnāk dzidra, divatā var omulīgāk pasaimniekot. Varbūt jums ir palikuši atmiņā tie vissliktākie gadi kolhozas pastāvēšanas vēsturē. Sliktākie gadi, paša sākuma gadi. 51., 52., slapi tie rudeņi, tad jau pļāva ar zirgiem vēl. Grima zirgi, grima mašīnas, ražu jau vāca, pļāva pat ar kāds izskaptim. Lika zārdos, bet slapšētas rudens bija un ražas būtībā nekādas. Kūla ar kuļu mašīnu. Visu ziemu līdz pavasaram, līdz marta mēnešam izkūla 8 centneri caurmērā. Tikai 8, ja? Tikai 8, jā. Vairāk nebija. Ar visu sniegu kūla un bēra un nekas tur, neko tur nevarēja vairs laukā vairāk dabūt. Un kā tā lopiņa? Kā te pārziemojāt? Nu, lopi, salmus izmantoja, sienu jau ne tā kā tagad, sienas kilograms apmēram varbūt govē tik bija ko iedot. Uz svaru jau nesvēra, tā rokā saņēma, tādu mazu klēpīti par 2 goviem ielika, un tas bija viss. Īstas darba mīlestības jau laikam, kad arī nav. Varbūt daļēji vienam otram, bet visiem visi tā, varētu sacīt, zemē skatās pāri, jo zeme jau grib, lai viņai neskatās pāri, lai viņu iemīl, iepazīst un atdod visu to, ko zeme prasa. Traktoris zemi strādājot, viņam jādomā līdzi, ko zemē vajag, cik vajag kultivēt un cik dziļi vajag kultivēt un kā vajag sēt. Šodien jau neļauj daudz mums neko domāt. 10 dienas, ja 12 dienas, tas sējai jābeidz tajā laikā ir un tas arī varbūt daļēji attiec uz kvalitāti. Visā šajā periodā, kopš strādāju lauksaimniecībā, tas ir no 70. gada, šajā saimniecībā ir nostrādāti 25 gadi. Un jāsaka tā, ka katrā 5 gadē ir 2-3 gadi ir veiksmīgi, pārējie ir tādi varbūt vidēji. Nu, tāds sevišķi veiksmīgs mums varbūt ir 1986. gads, kad mēs ieguvām augstāko kartupeļražu rajonā un arī ieguvām visvairāk graudu bruto saimniecības pastāvēšanas laikā. Nu, domāju, ka arī samērā veiksmīgs būs šis gads, jo graudu raža būs pāri 40 centiem no hektāra. Nu, šajā 5 gadē lauksaimnieciskā ražošanā, it sevišķi augkopībā, plašāk sāk ieviesties intensīvās tehnoloģijas. Pēc intensīvās tehnoloģijas mūsu saimniecībai pie šiem ražošanas apstākļiem ir jāiegūst vismaz 40-45 centneri no hektāra graudu un 200-250 centneri kartupeļu. Nu, šie rādītāji saimniecībā tiek arī sasniegti.
Daloties ar mums savās pārdomās par zemes kopšanu, Viļus Balodis par galveno kritēriju izvirstās mīlestību. Ja runāju par zemi, par zemes kopšanu, zeme tāpat kā viss cits, protams, jāmīl. Zeme grib, lai viņu kārtīgi sastrādāt, kūts mēs saražot neprotam, un arī maz viņa ir iestrādāt, tā kā zemi mazliet mēs piekrāpjam, un no zemes mēs gribam daudz, lai viņa dotu mums lielas ražas katru gadu. Ar minerālu mēsliem, protams, tas nav iespējams. Zeme paliek katru gadu blīvāka, brauc smagsvaras tehnika, strādā. Zemi jau mēs pēdējā laikā arī visādos veidos necienam. Katram ir sava zemes izjūta. Galvenajam agronomam Arvīdam Kaupem vārdos tā grūti izsakāma. Uztraukumi lauksaimniekam ir vienmēr, tie ir pavasarī, tie ir vasarā pie lobarības sagādes, tie arī ir rudenī pie ražas novākšanas. Tāds drusciņi mierīgāks varbūt tieši ziemas periodā. Tad, kad mēs jau plānojam jau nākošā gada ražu. Ir jau tāda sajūta, ka tu gan pavasarī jau sējot, jau zini, kas katrā laukā var izaugt, kad katrs lauks ir jāsēj, kad viņš ir jāstrādā un kāds būs gala rezultāts. Jā, protams, galīgi netraucē laika apstākļi, nav kaut kādas stihijas. Cūku skaits pa kādām 500 ir audzis, lielopi ne tik daudz. Arī fermas ir nākušas klāt. Slaucamo govu komplekss Zeltiņi ir nācis klāt 424 vietām. Cūku fermas 2 Braslās ir nākušas klāt tieši sivēnmātēm. Un šeit, kur atrodamies, Skudrāja novietne. Zeltiņi, viens no Valkas rajona 10 slaucāmo govju kompleksiem. Pēdējo gadu laikā tradicionāli 3. vai 4. vietā rajonā. Jau no pirmajām dienām kompleksu vada Aija Sijāte, lomēniete, mācījusies Miltenes savhauza tehnikumā, bijušā neapvienotā kolhoza Uzvara, kādreizējā partijas sekretāre. Gadus par slaucēju strādā Skaidrīte Ieviņa. Silo fermā viņas pārziņā atrodas 35 govis. 4380 kg piena vidēji no katras govs.
ir viņas šī gada rezultāts. Visu mūžu kolhozam atdevuši daudzi cilvēki. Piemēram, par slaucējiem no 17 gada vecuma sāku strādāt Austra. No 18 gada vecuma laukopībā arī Arturs Priedītis. Šķirnes cūku komplekss Braslas. Šeit pēdējos gados labi strādā Jānis Simpsons un Zenta Simpsoni. Varētu teikt arī tā, ka visu mūžu ir strādājuši kolhozā, ko nu katreiz ir vajadzējis strādāt. Par cūku šķirnes izkopšanu pagājušajā gadā no Vissavienības tautas saimniecības sasnieguma izstādes galvenā zootehniķe Mirdze Eberharde pārveda diplomu un kā balvu zootehniskiem dienestam šo pašu vieglo automašīnu. Un lai tā gaļa būtu vairāk, tad, protams, tiem dzīvesvaru pieaugumiem ir jābūt lielākiem. Nepietiek ar to, kad mēs sasniedzam diennakts pieaugums lielopiem pār par 600 gramiem, mums tuvākā nākotnē ir jāsasniedz vismaz 800 gramus un pat vairāk. Un, ka to izdarīt var, to mēs esam pierādījuši jau šajos 2 vasaras mēnešos, kad mums bija laba lobarība. Tiešām saku, laba lobarība vārda īstā nozīmē, bet ziemošanas periodā ir grūti ar labu lobarību, un tāpēc mums tie rezultāti ir daudz sliktāki. Es domāju, ka pēdējos 10 gados vairāk mēs varējām vēlēties, lai mēs paši varbūt būtu vairāk domājuši tieši par darbu cilvēku. Lai tam būtu vieglāk strādāt, lai mūsu fermas būtu vairāk mehanizētas. Nu, tas, diemžēl, mums nav izdevies. Un es domāju, ka pie tā vēl daudz jāstrādā un vēl daudz gadi paies, lai mēs pie tā nonāktu. Jo nenonāks tas nevienā, ne 2 gados, tas nebūs. Un lopkopēji, kā ir briduši pa dubļiem, tā bridīs ar visu smago lobarību uz rokām. Es domāju, tas ir viens no svarīgākiem punktiem. Nu, ja runājam par govi un par pienu, tas jau viss ir saistīts ar to pašu zemi, ar zemes kopšanu, ar lielām ražām, ar lobarības sagatavošanu un iegūšanu. Nu, protams, lai iegūtu daudz piena, govs ir jākopj. Un reizē arī govs ir jāmīļo, jo nevar tā govi sacīsim par roku galam, iedot viņai ēst, kas ir pie rokas, pamest, un lai viņi to apēd un iet ar slauceni un gaidīt tur pilnu slauceni ar pienu. Nu, es domāju, ka saimniecībā piena ieguvis tā neveiksme noteikti ir cilvēks pats kā tāds. Hugo Pods ieprecējās Blomos pēc Smiltenes tehnikuma beigšanas. Toreiz 50. gados ciemā atradās veterinārais punkts, par kuru vadītāji tad arī viņu nozīmēja. No 1973. gada galvenais vetārsts. Ar lielu gribu un neatlaidību mācījies Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kur pabeidza ar izcilību. Mācījies 13 gadus, jo pats sev nav varējis pieļaut, ka varētu kaut ko nezināt. Valkas rajonā visaugstākais vērtējums dots Vīciem un Trikātes zemē. Uzvaras tīrumiem mazāk – 41 balva. Ja darba organizācijas enerģija arī varētu mērīt ballēs, tad dispečerei Austrai Jurgenai
acīm redzot sanākt vairāk. Lokums Mondris, darbnīcas vadītājs 2. iecirknī. Jānis Lērcis, darbnīcas vadītājs 1. iecirknī. Āboltiņš Aigars, mehāniķis 2. iecirknī. Indriķis Krūzītis, galvenais inženieris. Tagad ir pagājuši 10 gadi no mums iepriekšējās filmas uzņemšanas. Kāda tehnika tad būtu nākusi klāt? Laba tehnika. Nu, tehnika jau noteikti nāk klāt, bet par to labumu ir tā pagrūti pateikt. Tehnikas kvalitāte, protams, atpaliek krietni no tāda daudzuma, kas pienāk klāt. Nu, nepatīkam taisnīkai uz tādiem traktoriem, kas ir ilgi projektēti un domāti, ka traktori T50, T150, T150, kā nav sevi attaisnojuši. Kādā laikā ļoti lielas cerības uz viņiem likām. Tagad sāk nākt arī jauni graudu kombaini. Un atkal tā pati vecā vaina, ka pat kombainam Dona ir ļoti lieli graudu zudumi. Salīdzinot to laiku, kad tikai sāka runāt par intensīvo tehniku, kaut kas jau ir noticis. Nu, sakot, nostrādāt ir 2 gadi. Pašlaik no rūpnīcām mēs saņemam jau miglotājs rūpnīcas izgatavotus. Ir pakārtots jautājums par šķidrominerālu mēslu iestrādi, par viņu sagatavošanu. Tad visas tās intensīvās tehnoloģijas jau sākās no zemes aršanas, augstnes gatavošanas. Nedaudz labāka situācija, kā bija agrāk, veidojās ar arkļiem jau, kaut arī nepietiekami viņi vēl ir. Nu, pats sliktākais, ka mēs pašlaik varam art ar tikai ar galvenokārt ar kāpaķēšu traktoriem, kuri savas jaudas ziņā vēl ir tādi paši, kā viņi bija 10 un 20 gadu atpakaļ. Tāpēc nekādas milzīgas darba ražīgums sasniegums šī jomā nav. Jebkura tehnikas, kā saka, stāvēšana gan nes materiālus, gan arī morālus zaudējumus, jo neizturīgas tehnikas jau neviens negrib labprāt strādāt. Sevišķi jaunā paudze, kad saka, grib kārtīgu tehniku, kurētu braukt dienu, arī varbūt jau vajag nakti, lai viņi ietu. Viens no saimniecības labākajiem mehanizatoriem – Gunārs Bringulis. Viņš nodrošina vislabākā āruma kvalitāti jebkuros apstākļos. Uzvara ir arī šķirnes kartupeļu audzētājiem. Pēdējo 10 gadu laikā uz tām pašām platībām panākts 2-kārtīgs kartupeļu ražības pieaugums. Iecirkņa agronome Māra Zahārenko par piemērotākajām šķirnēm uzskata laimdotu un olevu, kā arī nesen izmēģināto nematodas izturīgo šķirni Diamanta.
vidusskolas laiku vēl nemaz nezināju, par ko es strādāšu. Man bija dažādas domas, tad es gribēju būt par skolotāju un par vēsturnieku, bet, beigās es gribēju iet, vienkārši mācīties Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Un tad man vajadzēja izvēlēties, kādā fakultātē es tur mācīšos. Es izvēlējos grāmatveža specialitāti, tāpēc, ka šis darbs man bija pazīstams, jo mana mamma visu mūžu strādāja par galveno grāmatvedi. Tā tas sagadījās, ka es arī izvēlējos šo pašu profesiju. Vai viņas darba kabinets? Darba kabinets? Jūs dzīvojāt šeit, ja? Jā, kādreiz šis bija mūsu dzīvoklis, un grāmatvedība atradās lejā pirmajā stāvā. Es biju bieži viesis tur grāmatvedībā. Faktiski varētu teikt, ka es tur esmu uzaugusi starp papīriem. Tātad jūs esat viena no tiem cilvēkiem, kur rokās atrodas viss saimniecības finanses. Vakar beidzās bilanču komisija. Kā tā gāja? Vai bija smagi? Smagi gan. Es domāju, ka diezgan smagi, jo šis gads mums bija samērā sliktāks kā iepriekšējais. Līdz ar to jau arī tas atsaucās visu bilanču komisiju. Kaut kur varbūt nedaudz vairāk par 700 000. Apmēram tik daudz naudas mums jau otro gadu ir. Vienkārši, kad jau vienu brīdi bija tuvu pie miljona. Ir viegli strādāt, naudas nekad netrūkst. Kredīts nav no valsts jāņem, bet dabā jau tas nav labi, jo šo naudu vajadzētu tomēr likt lietā. Tiešām, it kā ka mums nauda ir, mēs varētu celt uz saimniecības līdzekļiem, bet celtniecībā mums vietējie strādnieki ir ļoti maz, līdz ar to mēs vienkārši neesam spējīgi ņemt un lietot, lai varētu būvēties. Taisnība, kad mūsu pusē, ja 40 gadus nodzīvojuši esam un daudzus darbus esam paveikuši labi un saskanīgi, tad par celtniecību, par tiem pamatiem kaut kā allaž pietrūkst. Un tas mums ir blomieniešiem vissāpīgāk šodien, atskatoties uz 40 gadu jubileju, kad neesam neko daudz un labu uzbūvējuši. Daudz, kas ir darīts mazos darbos, kaut kas restaurēts, bet nav daudz dzīvokļu mājas, nav laba mehaniskā sektora, pietrūkst vēl rupjās lobarības šķūņi. Daudza cilvēku vēlme jau ir dzīvot labos dzīvokļos, patīkami vienmēr pavadīt savu brīvo laiku, bet tā celtniecību kopumā pietrūkst. Kolhoza valdes priekšsēdētājs Viesturs Hermanis. Tā, ka šī 12. piecgadē ir jāturpina strādāt un pamatīgi strādāt pie sadzīves apstākļu uzlabošanas cilvēkiem. Tas ir tās pašas viendzīvokļu mājas, daudz dzīvokļu māja, kur mums ir paredzēts nākošā 88. gadā 21 dzīvokļu māja. Kur viņa būs, lūdzu? Viņa būs tepat netālu pretī skolai, otrā pusē kantorim, var sakot, pašā ciemata centrā. Un tās viendzīvokļu mājas turpināsies blakus Livānu ciematam, tā mēs allaiž viņu paraduši saukt. Blakus otrā Nigras pusītē 2 cilvēki būvēs, varbūt arī vēl kāds trešais, kur mums ir šī vasaras ūdenes krātuve, tāda atpūtas bāze pretī. Un arī palīgi ciemats, kurš mums ir bijušās sarkanās zvaigznes kolhoza teritorijas daļā.
1987. gada 13. februāra rīts. Kolhozam uzvara 40. Vēl daudzām paudzēm palākais laukakmens atgādinās par kolhozu nodibināšanos 1947. gadā. Atgādinās bijušos priekšsēdētājus Augustu Savieli, Grigoriju Smirnovu un Imantu Bērziņu un viņu laikā paveikto. Atsauks atmiņā grūtos kolektivizācijas gadus. Labvakar! Labvakar! Ej! August, tagad īten uzklausi mani. Es jau bez tā kolhoza tagad īten arī varētu dzīvot. Ko? Nu, vai tagad īten lopu žēl. Nu, liksim kopā, iznāks vairāk. Nezinu, bet tagad īten tā. Nu, bet vai tu esi pret vai kā? Labvakar. Labvakar. Nu, labvakar. Vai dzirdējāt? Cičņos bandīti divas mājas izlaupījuši, vienu saimnieku nošāvuši, otru sasituši, bērni gan klieguši, bet kas nu laukos dzirdēs? Vai nu tad labvakar? Un alūkas pusēs vēl veikals izlaupīts. Vai dieniņ, nu bet ko tad te sēžam? Dožnieks vēl visus un ko tad? Nu, un kā te būs to kultu? Labvakar jūs mājā. Labvakar. Tad es jau atnācu uz to kopējo ēšanu. Kas tā būs par dzīvību? Kopā strādāsim, kopā ēdīsim un kopā gulēsim. Nu, ar to gulēšanu tā būs, kā būs. Bet gan strādāsim kopā. Vai mašīnu neredzēji? Neskatījos. Tu, pēc kā tu te nāci? Pēc kā? Lai viņi taisa to kolhozu, ja viņiem vajagā. Bet ko tev trūkst kā? Ne ar sievu, ne ar bērniem tu nerunā. Bet šo prom, ārā, prom! Neskuce, nu kāpēc tik ilgi? Jāiet jāpaskatās, ka nav nomaldījušies vai... Viss tāda var gadīties. Vēlāk Doredēs padomju Latvijas valdības pārstāvji jaundibinātajai saimniecībai svinīgi pasniegs aktu par zemes nodošanu mūžīgā lietošanā. 40. gada dienā kolhoza dibinātāji atgādināja savu pirmā priekšsādātāja vienkāršo novēlējumu, lai kolhoza uzvara vienmēr būtu sava vārda cienīgs. Pavasaris un liela joni būs klāt. Jāsāk ar ECC, ilgāk nevar gaidīt. Kopsaimniecība arī jādibina. Ko rudenī ēdīsim, ka tagad ilgi spriedīsim. Labs darbs, kas padarīts. Un man tagad ir viss. Jā, biedri. Nu, daudzi jūsu pagastu iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos stāties kolhozā. Nu, protams, ir jau arī tādi, kas domā nogaidīt, varbūt laiki mainīsies. Bet, biedri, nekas taču vairs nemainīsies. Nu, es tagad īkam saprotu tā. Zeme ir visiem kopēja, kopējs darbs visiem tiem, kas viņu apkops un strādās. Valsts jau tagad īkam nevar iedot to, kā nav, pilnas bļodas. Mums zemniekiem tagad zeme ir viss. Gan darbs, gan maize, gan prieki, gan bēdas. Nu, tagad īkam es esmu par. Biedri, es domāju, ka tas, ko mēs šovakar darām, ka tas ir vēsturisks brīdis, jo mēs taču nodibinam pirmo kolhozu vidzemnieku. Tagad tā zeme mums ir jāapstrādā, un ir jāapstrādā pēc labākās sirdsapziņas, un mēs to varēsim tikai tad, ja mēs strādāsim visi kopīgi. Nu tad sauksim viņu par uzvaru. Un šeit ir mans iesniegums. Un šeit ir man.
Un šeit būs arī mans. Turpmāko gadu vēsture aizsāks jau šodien. Patiesību sakot, tā jau ir radusies. Līdz ar citiem darba veterāniem uzvaras vēsturē ies arī Dzidra Balode, Vallija Koka, Vallija Stricka, Jānis Mežielis, Zenta Simpsone, Zinta Janova, Hugo Pots un vēl citi, kuriem šajā jubilejas gadā piešķīra nopelniem bagātā kolhoznieka goda nosaukumu. Divi, kas tie divi, kas miedziņa ne